tev šo 2 nedēļu laikā ir veicies, vai kaut kas uz priekšu pavirzījies ar tavu biznesa ideju? Tagad ir dokuments kārtošana, un man ir tā, ka man tagad uz doto brīdi ir tā, ka viņš ir apstājies viss, ja. Es varu, ka tas pat tā forši bišķiņ tā arī vajag. Kāpēc? Tāpēc, kad sakopoties atkal, sakopot domas un tā. Un starp citu, jā, var tā tagad teikt, ja? Jā. Kad es atgriežos Latvijā, kaut kur laikam nākošu nedēļu. Skaidrs. Kādi tev plāni ir Latvijā? Latvijā? Jā. Latvijā man ir plāni nokārtot savas darīšanas ar darbu, kurā es līdz šim strādāju. Un bišķiņ baudīt vasaru, atpūsties. Un tādas mērķi, jo jūras te nav. Vismaz ne tāds, kur ritīgi var peldēties, tā. Tāpēc es tagad braucu Latviju, viss pateicu. Tāpēc, es domāju. Jā. Vai šo 2 nedēļu laikā esi nonācis pie kādām vērtīgām atziņām vai iemācījies kaut ko jaunu? Katru dienu šeit tā kā maza skola. Jā, negluži jauna, bet es sapratu, ka nē, tā baigi tev pretī nenākšu, ne? Ar savām, nē, tev baigi palīdzēt netaisīsies šeit. Tā kā pašam jācīnās, jā. Nezinu, tev projām forši ir tāpatās. Ilgas pēc mājām jau ir? Zini, īstenībā, nē, ir. Ir pēc mājām, pēc draugiem, tu varētu ir, protams, es jau jautājumus Nē, protams, ka ilgojos, bet laiks paiet ātri un man neko nedomā par tādām lietām vispār. Pēc šausmīgi ilgas ir pēc nopeldēšanās kaut kādas. Tāpēc, tā. Pēc vasaras Latvijas. Pēc Latvijas vasaras, tā. Jo projām tātad esi ciņas spara pilns. Protams. Un īstenībā, ja godīgi, vēl vairāk jāsās kaut ko darīt. Tā kā es domāju, ka viss tas tagad notiek, tagad un tas viss šausmīgi pa labu nāk. Tā kā, vismaz es tā, negribās jau neko tur salielīties un tā, un nekas sapriecāties, bet pagaidām nesūdzos pilnīgi pa neko.